Transformeri tika redzēti reālajā dzīvē kaut kur šajā mežā. Apskatīsim dažus video. Šī lidmašīna lido mežā, kur mēs atrodamies. Tas kaut kas pārvēršas par Megatronu. Tas ir Megatrons reālajā dzīvē, bet tad, tā ir cīņa! Optimus Primes cīnās ar Megatronu. Viņi cīnās viens ar otru. Un, draugi, tas viss notika kaut kur tuvumā. Kas notika tālāk, draugi? Viņi cīnās tik nikni, un Optimus Primes zaudē šo cīņu. Tas ir traki. Kas notika tālāk? Nē! Optimus Primes bija kritis. Megatrons uzvarēja. Tas var nozīmēt tikai vienu. Optimus Primes ir kaut kur tuvumā. Tātad šodien mēs mēģināsim atrast Optimus Prime un citus transformerus reālajā dzīvē. Tātad nāciet līdzi! Iesim! Optimus Primes un Megatrons! Viņi cīnījās kaut kur tur. Tātad nāciet līdzi! Hei, pagaidi! Tas tiešām izskatās pēc Megatrona rokas. Skaties uz to zīmi! Tā ir Decepticona zīme! Ak, mans dievs, traki! Tā ir īsta robota roka! Un paskaties uz tiem biedējošajiem pirkstiem tajā lielajā ķetnā. Tas var nozīmēt tikai vienu. Megatrons arī dabūja dažus sitienus no Optimus Prima. Puiši, man ir ideja! Tātad Megatrons bija šeit. Tas nozīmē, ka arī Optimus Primes kaut kur ir tuvumā. Mums jāpalaiž mans lidojošais drons, lai viņu atrastu. Darīsim to tūlīt. Ir pienācis laiks lidot un atrast Optimus Prime. Aiziet, puiši! Labi, šobrīd esmu virs tā milzīgā lauka. Paskatīsimies, ko mēs varam atrast. Oho, puiši! Skatieties! Tas ir Optimus Primes viņa transformētajā formā! Viņš izskatās pēc kravas automašīnas, bet paskatieties uz to brīnišķīgo kravas auto! Tas izskatās tik forši! Man tas ļoti patīk! Optimus Primes ir mans mīļākais transformers! Neaizmirstiet nospiest patīk šim video, ja arī jums patīk transformeri! Labi, pārvietosimies mazliet vairāk pa kreisi. Nāciet tuvāk mums! Puiši, ak, mans dievs! Tas ir Megatrons! Megatrons ir tuvumā! Paskatieties, cik ļauns viņš ir! Viņš ir tik dusmīgs! Viņš ir dusmīgs, jo viņš zaudēja roku cīņas laikā. Varbūt tas ir ļoti bīstami. Atrasties tuvumā Megatronam ir ļoti bīstami. Iedomājieties, cik liels ir Megatrons! Viņa roka ir tik spēcīga! Viņš ir 10 reizes lielāks par mani! Čaļi, mums jāpieiet tuvāk Optimusam Primam, lai atrastu Optimusu Primu reālajā dzīvē. Bet Megatrons ir tuvumā, tāpēc tas ir ļoti bīstami. Tāpēc man jābrauc ar savu velosipēdu ļoti klusi, ļoti precīzi. Ejam, čaļi, esiet ļoti uzmanīgi! Aiziet, aiziet, aiziet! Ak, mans dievs, es tik ļoti baidos no Megatrona. Viņš varētu būt kaut kur tuvumā. Ak, mans dievs, mums jābūt pēc iespējas uzmanīgākiem. Pagaidi! Kas tas ir, puiši? Nē, puiši! Tas ir neticami! Ak, mans dievs! Tas ir Bumblebee! Tā ir Bumblebee galva! Ak, mans dievs! Nē! Bumblebee tika nogalināts Transformer cīņas laikā! Megatrons to izdarīja! Ak, mans dievs! Megatrons ir ļoti bīstams tēls, tāpēc mums jāsteidzās! Mums jātiek tuvāk Optimusam Primam! Labi, atstāsim manu velosipēdu šeit un iesim ļoti uzmanīgi, jo Megatrons varētu būt tuvumā. Un mums jāatrod Optimus Primes! Mums jābūt ļoti Optimus! Mēs viņu atradām! Optimus Primes! Optimus Primes izskatās citādāk reālajā dzīvē, bet tas ir viņš! Tas ir kravas auto! Īsts Optimus Primes! Tikai paskaties uz viņu! Ak, mans dievs! Šis ir īstais, spēcīgais kravas auto, kuru var pārvērst par transformeri, par robotu! Šis ir Optimus Primes! Sveiks, Optimus! Vai tu mani dzirdi? Ne? Optimus Primes! Hei, puiši! Viņš man kaut kādu iemeslu dēļ neatbild, bet paskatieties, viņš izskatās diezgan bojāts, vai arī vienkārši pamests, es nezinu. Paskatieties uz to autobotu zīmi. Tas noteikti nozīmē, ka šis ir īstais Optimus Primes. Bet es domāju, ka viņš ar mums nerunā, jo tika bojāts pēc cīņas ar Megatronu. Tāpēc varbūt mums viņam jāpalīdz. Varbūt mums kaut kā jāatklāja Optimus Primes. Apskatīsim tuvāk. Nāc, Optimus! Optimus, mosties lūdzu! Mums vajadzīga tava palīdzība! Megatrons ir tuvumā! Tas ir ļoti bīstami! Labi, varbūt viņam nav degvielas. Viņam ir daudz degvielas! Skaties, cik lielas ir šīs riepas! Tā ir ļoti liela un jaudīga kravas automašīnas riepa! Varbūt mēs varam iekāpt Optimusā Primā un likt viņam darboties un braukt! Labi, paskatīsimies, ko es varu izdarīt. Ak, mans dievs!
Paskaties, cik smagi Optimus Prime ir bojāts! Visa kabīne ir sadragāta gabalos! Tas var nozīmēt tikai vienu – cīņa bija patiešām spēcīga! Megatrons pret Optimusu Prime! Vai vēl ir iespējams iedarbināt un braukt ar Optimusu Prime? Aiziet! Iedarbināsim Optimusu Prime dzinēju! Oho! Optimus Prime darbojas! Mēs varam braukt ar Optimusu! Tas ir neticami! Neaizmirstiet nospiest patīk šim video! Oho! Īstā izplūdes caurule! Skatieties, kā tā kūp! Jā, draugi! Optimus Prime! Kravas auto! Tas šķiet tik forši un smagi! Tas ir ļoti jaudīgi! 1! Pag, ko? Vai tu dzirdēji to dīvaino skaņu? Izskatās, ka kaut kas ar motoru nav kārtībā, vai kaut kas salūza. Jā, šis kravas auto ir ļoti sliktā stāvoklī. Mēģināsim noskaidrot, vai varam salabot Optimusu Prime vai nē. Labi, paskatīsimies, kas ir zem motora pārsaga. Ak, mans dievs, es zinu, puiši! Skatieties, te ir tukša vieta. Tas ir tāpēc, ka šeit vajadzētu būt dzirkstelei. Dzirkstele ir īpaša lieta, kas padara transformerus dzīvus. Bet šobrīd šis Optimusa Prime kravas auto ir pamests, jo viņam nav dzirksteles. Mums tā jāatrod, lai atdzīvinātu Optimusu Prime. Mums jāatrod dzirkstele, jo mums jāpalīdz Optimusam Primam. Meklēsim to, aiziet, puiši! Mums jāpasteidzas. Tātad, Optimusa Prime kravas auto bija kaut kur tur. Varbūt. Oh, wow, puiši! Skatieties, te tuvumā ir vēl atradumi! Wow, šī ir roka! Bumblebee roka! Atkal ne, tas var nozīmēt tikai vienu. Bumblebee briesmīgi izslēdza cīņas laikā pret Optimusu Prime un Megatronu. Tas ir traki! Šis ir tas, kas palicis pāri no Bumblebee. Nu nē! Bet varbūt Bumblebee mēģināja izglābt dzirksti kaut kādā veidā. Varbūt viņš mēģināja to kaut kur paslēpt. Es nezinu, bet paskaties, ko vēl mēs šeit atradām. Ak, mans dievs! Šis ir ļoti īpašs un ļoti smags Optimusa Prime zobens. Viņš to izmantoja, lai cīnītos pret Megatronu. Šajā kaujas laukā ir daudz metāla lietu. Kur notika cīņas starp Megatronu un Optimusu Prime? Un tas ir viņa zobens, viņa spēcīgais un metāla zobens. Tātad, puiši, mēs varētu izmantot metāla detektoru. Man ir ideja! Paskatieties, ko es dabūju, puiši! Šis ir ļoti īpašs metāla detektors. Izmantojot šo lietu, mēs varam atrast daudz metāla lietu. Un varbūt mēs varam atrast lietas, kas saistītas ar transformeriem, ar Optimusu Prime. Un varbūt mēs varam atrast dzirksti, lai pārvērstu šo veco kravas automašīnu par īstu transformeri. Labi, sāksim meklēšanu. Jā, es domāju, ka mums jāmeklē kaut kur tuvumā. Mans signāls kļūst spēcīgāks. Oho, ļoti spēcīgs signāls. Nu, kas tas ir? Labi. Hei, puiši, mēs kaut ko atradām! Es taču teicu! Jā, mēs meklēsim metāla lietas, un mēs atradām šo dīvaino metāla lietu. Ak, mans dievs, kas tas ir? Tam ir kaut kādi vadi. Tas ir izgatavots no metāla un... Mans dievs, tas ir ļoti smags! Ak, mans dievs! Bet tas tiešām izskatās pēc detaļas no transformeriem. Varbūt tas pieder Megatronam? Es nezinu. Man jāzvana savam abonentam, kurš ļoti labi pārzina transformerus. Puiši, ja arī jūs vēlaties, lai es jums piezvanu, neaizmirstiet abonēt manu kanālu jau tagad. Sazvanīsim manu abonentu, labi? Sveiks, abonent! Sveiks, Slav! Tu esi eksperts par transformeriem, vai ne? Jā. Man ir jautājums tev. Paskaties uz to lietu. Kas tas ir? Tā izskatās pēc Megatrona ieroča. Vai tu esi pārliecināts? Tas ir ļoti spēcīgs, Slav. Esi uzmanīgs. Paskatīsimies. Tā nav rotaļlieta. Jā, tas var būt bīstami. Paldies. Es būšu pēc iespējas precīzāks. Tā, puiši. Šī ir daļa no Megatrona rokas. Bet tā ir tikai maza daļa. Paskatieties, cik liela tā ir! Patiesībā tas ir blasters, un tam ir Megatrona Decepticon zīme. Kā tam vajadzētu darboties? Ak, mans dievs! Šis blasters ir ļoti spēcīgs! Es salauzu koku! Ak, mans dievs! Iedomājieties, cik spēcīgs ir Megatrons! Bet mums jāturpina mūsu pētījumi. Katram gadījumam ņemsim šo blāsteru līdzi un turpināsim meklēt citus transformeru detaļas vai pašus transformerus. Hei, puiši! Skatieties! Turpat kaut kas dzeltens guļ! Ak, nē!
Vai tas ir Camaro motoru pārseks? Ak, mans dievs, puiši, skatieties! Ak, nē, tas ir vēl viens autobotu simbols! Es zinu, kuram tas pieder. Tā ir Bumblebee detaļa. Tā ir Bumblebee detaļa, jo Bumblebee izskatās kā dzeltens Camaro, foršs sporta auto, un viņš ir viens no transformeriem. Ak, mans dievs, vai tu atceries? Mēs jau iepriekš atradām viņa detaļas. Tātad mēs esam lielās briesmās. Viņš joprojām ir tur. Mēs varam redzēt cīņas pēdas. Roboti turpat cīnījās. Tātad turpināsim meklēt citas lietas. Varbūt mēs varam atrast kaut ko, kas mums palīdzēs atklāt Optimus Prime. Varbūt tas ir kaut kur tur. Mums jāmeklē ļoti rūpīgi. Mums jāatrod kaut kas, kas palīdzētu Optimusam Primam. Hei, kas tas ir? Tas ir vēl viens ierocis, puiši! Tas ir vēl viens Transformera spēcīgs ierocis, bet šis pieder Optimusam Primam, nevis Megatronam. Optimus Primes, kā jūs varat redzēt tajā attēlā, izmantoja šo blāsteri ļoti spēcīgi, tāpēc varbūt mēs varam izmantot šo spēcīgo blāsteri, lai uzvarētu Megatronu arī. Pamēģināsim to! Nē, tas kāda iemesla dēļ nestrādā. Tas ir salūzis. Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka tas bija ūdenī. Jā, tas gulēja šeit tādā veidā. Tātad tas ir pilnībā izmircis ar ūdeni. Vai varbūt tikai Optimus Primes var izmantot savu blāsteri, vai ne? Bet jebkurā gadījumā viņš nevarēs izmantot šo ieroci, ja mēs neatradīsim dzirksteli. Mums jāturpina meklēt dzirksteli kaut kur tuvumā. Varbūt. Labi, turpināsim meklēt. Mums tas nav vajadzīgs, jo tas nestrādā. Bet Megatrona blāsteris ir ļoti spēcīga lieta, un mēs to varam izmantot. Turpināsim meklēt dzirksteli. Tā varētu būt kaut kur tuvumā. Mums jāpalīdz Optimusam Primam. Mēs varam meklēt dzirksteli mūžīgi. Hei, vai tu to dzirdēji? Tas ir Megatrons. Es viņu atkal dzirdu. Labi, palaidīsim dronu un mēģināsim viņu atkal izspiegot. Kur viņš ir? Labi, ir laiks lidot un atkal atrast Megatronu. Labi, mēs lidojam tieši virs lauka. Un skatieties, puiši! Jā, tas ir Megatrons! Tas atkal ir viņš! Es taču teicu, ka viņš ir ļoti tuvu, tāpēc mums šeit būtu ļoti bīstami. Bet ko viņš dara? Viņš uzvedās citādi. Viņš nelauž kokus vai ko tam līdzīgu. Hei, skatieties, puiši! Viņš mēģina kaut ko noslēpt. Ja nu tā ir dzirksts! Jā! Megatrons bija nozadzis dzirksti no Optimusa Prima. Tāpēc Optimus Primes vairs nevar pārvērsties. Mums kaut kā jānovērš viņa uzmanība. Mums jānovērš Megatrona uzmanība. Atstāj manu dronu debesīs, un man ir plāns. Es mēģināšu izmantot Megatrona ieroci pret viņu pašu. Es palaidīšu šo blāsteri, un varbūt tas novērsīs viņu uzmanību. Labi, mēģināsim to izdarīt, puiši. Ak, Dievs, jā! Labi, paskatīsimies uz drona, puiši. Viņš joprojām lido debesīs. Jā, Megatrons kaut ko dzirdēja. Viņš skrien tajā virzienā. Tātad viņš atstāja to, ko mēģināja noslēpt. Labi, skrienam! Tas ir ļoti bīstami. Megatrons nāk! Megatrons bija kaut kur šajā laukā un mēģināja kaut ko paslēpt zemē. Tieši šeit! Hei, puiši! Skatieties, kas tas ir! Pagaidi! Nē, tā ir dzirksts! Ak, mans Dievs, tā ir īsta dzirksts! Mēs varam ievietot šo dzirksti jebkurā mašīnā, un tā var pārvērsties par īstu robotu, par transformeri! Ak, mans Dievs, tas ir neticami! Tātad, kamēr Megatrons ir prom, mums jāskrien un jāglābj Optimus Primes! Aiznesīsim dzirksti uz Optimusu Prima kravas auto, ko atradām iepriekš! Ejam! Tātad tagad ir mūsu iespēja! Mēs varam atdot šo dzirksti Optimusam! Optimus, vai esi gatavs pārvērsties? Viņš vēl nerunā. Labi. Ieliksim dzirksti savā vietā. Mēs to ieliksim tieši šeit. Šādi. Tātad Optimus Prime pārvērties! Oho! Vai tu dzirdi šo skaņu? Oho! Viņš pārvēršās! Wow, Optimus Prime! Tas esi tu! Sveiks, Slav! Tu izglāb man dzīvību! Ak, jā, lūdzu, izglāb mūs! Tev jāstājās pretī Megatronam. Turpini tāpat! Paldies, Slav!
Wow, puiši! Tas ir neticami! Tas bija Optimus Prime īstajā dzīvē! Tātad transformeri tie pastāv. Tātad sakiet man, vai jūs man tagad ticat vai nē? Ja jā, rakstiet savus komentārus! Par ko būs mūsu nākamais video? Un neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt, jo mans sapnis ir pēc iespējas ātrāk sasniegt 5 miljonus abonentu. Tātad, ja jūs skatījāties šo video līdz beigām, lūdzu, abonējiet jau tagad. Tas ir labākais atbalsts, ko jūs varat man sniegt. Tāpēc, lūdzu, abonējiet. Un tā bija neticams piedzīvojums par transformeriem un Optimusu Prime reālajā dzīvē. Mani sauc Slavs. Paldies, ka skatījāties! Wow! Hei, Optimus! Pagaidi mani!